Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video pastāstīšu par savu adīto kleitu, parādīšu, cik daudz tad esmu nodījusi, un būs kleitas pirmā tāda nopietnā laikošana, un arī laikosim divas manas adītās zeķes. Un tā patīkam jums skatīšanos. Un tā, uz doto brīdi mana kleita izskatās šādi. Tātad atgādināšu vēlreiz, no kādas dzīves es adu, nedaudz pastāstīšu, kā tad es adu šo kleitu. Tātad dzija ir no Jārnārta, 100% kokvilna, 100 gramos metrāžu bija 225 metri, es adaru adatām numuru 3,5. Šī ir tā saucamā lentīšu veida dzija. Un iepriekšējā video jau stāstīja, ka šī dzija, kad adījums pēc mazgāšanās krāsa palika tāda bālāka, un šeit to var ļoti labi tagad redzēt, jo līdz šai daļai kleita ir mazgāta no augšas uz leju sadu, ja? Un šeit šie beidzamie 10 cm nav mazgāts adījums. Šeit es tikai notvaicēju adījumu, bet tad, kad kleitu izmazgāšu, tad šī krāsa izlīdzināsies visa. Tāda ir šīs dzīves īpatnība, kāpēc mazgāšanas dzīve paliek tāda bālāka. Tātad pastāstīšu vēlreiz, kā es kleitu adu no augšas uz leju. Ar atvērto valdziņu paņēmienu šeit uzmetu valdziņus, izvedu plecu daļā slīpumu, kakla izgriezumu līnijā pieaudzēju valdziņus, tieši tāpatās adu arī otru daļu, un tad savienoju abas daļas un adu tālāk kleitu uz leju. Tātad esmu noadījusi gan priekšpusi, gan mugurpusi, vienādā garumā, ja? Tātad plecu daļā ir savienoti valdziņi. Šādi izskatās no kreisās puses plecu daļas valdziņi. Un šeit ir izadīts arī man vajadzīgās garums vai platums piedurkneja. Un tad es abas daļas savienoju priekšpusi un mugurpusi, un tad jau tālāk es adu pa apli. Tā, lai vieglāk būtu laikot, es valdziņus noraucu, jo, ja valdziņi ir uz adatām, tad ir grūtāk laikot, un tagad pielaikosim kopā un apstīsimies, kā tad kleita izskatās. Tā tad pagaidām izskatās šādi. Tātad priekšpusē, kā jau es teicu, es noteikti šai kleitai krūšu daļā teicu, ka adīšu iešuvs, ko es arī izdarīju. Un šeit mēs ļoti labi varam tagad redzēt, ja skatāmies šādi no sāna, ja nebūtu iešuvs izadīts, tad šī te apakšējā daļa jau būtu šādi te uz augšu uzraukta, bet tā kā tagad krūšu daļā ir izadīts iešuvs, tad šeit viss ir pilnīgi taisni, nekas nekur nevalkās, nenostiepjās. Uz doto brīdi man ļoti patīk rezultāts. Ir tā sakot tāda pareiza konstrukcija kleitai. Zinu, ka daudz sadītājs teiks, ka iešuvs nav jādara, visu mūžu tā kādas tur iešuvs, bet ja krūšu daļa apkārtmērs, man ir 110 cm bez iešuvēm, nekādi, tad adījums neizskatās. Tātad šeit ir rokriņķis, šeit, manuprāt, bija 23 vai 24 centimetri. Ko lai es saku par šo te kakla izgriezumu līniju? No sākuma man bija doma adīt, kā pacelt, uzņemt šeit valdziņus apkārt un adīt šo te tādu mazu maliņu. Bet pēc tam es sāku domāt, varbūt, ka šeit pietiks tikai, ja es vienkārši aptamborēšu, jo man negribās pārāk, lai šī te kleita ir tāda augsta kakla izgriezuma līnija. Ja es būtu varbūt dziļāku adījusi, tad vēl varētu šo te dekoratīvo maliņu uzņemt un kāds 2-3 cm adītu, bet uz doto brīdi izskatās, ka
kas šeit varētu vienkārši tikai aptamborēt. Nu, to skatīšos pašās beigās, kā tas izskatās. Nu, tā no mugurpuses. Es domāju, ka es pati tagad neredzu nemaz, ja pēc tam skatīšos video, un es redzēšu, kā mugurpusē izstāst, bet es domāju, ka tur viss kārtībā ir. Tātad tagad turpināšu adīt jau papli. Tātad, nu, vēl kādus, es domāju, 2 centimetrus pādīšu, un tad sākšu veidot pieaudzēšanu. Tātad, tā doma man ir šeit priekšpusē, tā kā, nu, 2 iešūs, jā. Teiksim, vedars, kura ir tāda problemātiskā vieta manā augumā, lai būtu šeit tas paplatinājums. Tātad šeit tiks pieaudzēti valdziņi, es domāju, tātad divās vietās. Nu, domāju, ka 3 valdziņi katrā pusē noteikti būs. Par sānu daļu grūti tagad pateikt, vai es gribu pieaudzēt kaut ko, vai vajadzēs šeit pieaudzēt arī valdziņas, vai adīt vienkārši taisni. Tiešām grūti pateikt, tas jau ir jāde un visu laiku jāvelk un jāskatās par šo te valdziņu pieaudzēšanu sānu daļās. Mugurpusē arī būs šeit, kur ir parasti iešuvis, arī visticamāk arī katrā pusē kādas 2 valdziņas pieaudzēšu. Un tad jau vadīšu visu laiku paplu un uz leju. Tā, vēl par dziju. Tātad man pavisam 700 grami dzijas, šīs te kopilnas, 100% kopilnas dzijas ir. Nu, priekšpusē un mugurpusē līdz, tā kā jūs tagad redzat, ir izadīts 300 grami. Nu, atklāt sakot, neesmu īsti vairs pārliecināta, vai ar šiem 400 gramiem būs pietiekami, lai nodītu man vajadzīgo kleitas garumu un piedurknes. Piedurknes, nu, vismaz man ir plānos 3/4, tātad zem alkoņa. Ja, nu, tā kā apmēram man tagad izskatās džempers. Nu, teikšu tā, ja nu gadījumā piedurknēm dzija nepietiks, pirkt klāt vairāk es neko nepirkšu, tad man nebūs viss kleita, bet būs sarafāns. Man nekas ar citu nav bijis adīts sarafāns. Kaut kad ļoti sen ir bijis sarafāns, ko es pati šuvu, arī starp citu pelēkā krāsā, un patiesībā tā bija tāda ļoti praktisks tāds apģērba gabals sarafāns, jo zem sarafāna var vilkt apakšā dažādas krāsas, šos te pieguļošos tādus stopiņus. Un šajā gadījumā, par cik šī te pelēkā krāsa pēc mazgāšanas paliek tāda bālāka, tad es domāju, nemaz tik slikta doma nav, no kleitas adīt tieši sarafānu. Jo tagad var redzēt jau laikošanā, ja šeit būs vēl pelēks piedurknis, tad tas koptēls būs tāds bāli pelēks. Bet tā kā sarafānam apakšā var pavilkt gan melnu, gan baltu topiņu, varbūt kaut ko arī tādu gaišu pelēku, tad tas koptēls tāds nebūs tik bāli pelēks. Tā kā, tagad dadot, es tā sāku domāt, varbūt tiešām tā būs nevis kleita, bet sarafāns. Nu, tas arī principā par kleitu ir viss, ko es varu pastāstīt. Tālāk nedaudz par zeķēm. Nu, šodien savā video es daudz par zeķiem neko nestāstīšu, jo būs atsevišķi tā saucamais zeķu video. Nu, šodien parādīšu, kā izskatās uz kājas 2 dažādas zeķes. Tātad šī te zeķe ir adīta, abas zeķes ir adītas izmēram 39-40, tas ir mans izmērs. Tātad šī te zeķīte ir adīta no Alizē dzijas, kā saucās šī dzijas supervoša artisana, visiem zinām dzija, tātad metrāža 100 gramos 420 metri. Nu, es jau iepriekšējā video stāstīju, rādīju zeķu adatus, kuras es biju nopirkus tieši šai te zeķu dzijai 420 metri 100 gramos, jo adot ar adatām 2,5 man likās tāds zeķiem nepārāk labi izskatījās tas adījums, zeķiem tomēr jābūt tādam stingrākām, lai labāk tur formu. Tātad adīju ar šīm adatām 2,25. Teikt, ka man patīk adīt, es pilnīgi nevaru un neesmu pat pārliecināta,
vai es turpināšu adīt. Nē, es, protams, otru zeķi nodīšu, ja, bet šo te klasisko zeķu dzīvi ar šo te sastāvu 420 metru 100 gramos, man tomēr, gribās mazliet, lai tā zeķa ir biezāka, lai var adīt vismaz ar adatām numuru 2,5. Un tāpēc man ir plānos ir pievienot šai te zeķu dzīvai merino smalku pavadienu. Man ir 2 dažādi merino dzīves, tātad šī ir dzīve hāpsalu. Šeit metrāža ir 100 gramos 1400 metri, un vēl man ir spoļu dzīve, arī smalkais merino, kuru pievienošu šīm te zeķu dzīvām ar šo te metrāžu 420 metrus, lai tad vismaz var adīt ar adatām numuru 2,5. Jo es jau iepriekšējā video teicu, ka man šī adīšana ar 2,25 ir brīžiem tāda, ne adīšana, bet kaut kas tāds knibināšanās liekas. Tāpēc, 2,25 tās noteikti nav mans zeķu adats un nav mans adījums. Tātad šādu vienu zeķīti nodījusi esmu. Jā, es vienlaicīgi adu 2 dažādas zeķis, jo, kā jau teicu, adīt grūti man ar to 2,25 un tad es tā pādu nedaudz 2,25 un tad adu kaut ko nedaudz rupjākām adatām. Nevis nedaudz, bet krietni rupjākām. Tātad šī ir zeķa jau adīta ar adatām numur 4. Un tātad šī ir no drops dzijām. Esmu pazaudējis to etiķeti. Drops Fabel, manuprāt, saucās zeķu dzija. Arī tas pats dzijas metrāža, tie 410 vai 420 metri, arī 100 gramos. Un šo zeķi jau es savienoju ar mūsu pašu klipanu sauli. Tādas 2 zeķis ir, un tālāk video jau parādīšu, kā zeķis savas izskatās uz kājas, un turpināšu adīt gan zeķis, gan savu kleitu. Un tā, paldies par video, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.